Lai apzinātu reģiona aktualitātes un paustu viedokli par būtiskajām norisēm valstī, Tautas partijas priekšsēdētājs Andris Šķēle 2 dienās tikās ar vairāk kā 100 Latgales uzņēmējiem, pašvaldību darbiniekiem un Tautas partijas nodaļu pārstāvjiem. 15. aprīlī Andris Šķēle apmeklēja Prēļus, kur tikās ar Krāslavas, Daugavpils un Prēļu uzņēmējiem un Tautas partiju nodaļu pārstāvjiem. Notika diskusija par aktualitātēm politikā. Andris Šķēle pauda savu viedokli par ekonomisko situāciju valstī un efektīvākiem risinājumiem izejai no krīzes. 16. aprīlī Andris Šķēle tikās ar Rēzeknes augstskolas mācību spēkiem un studentiem. Diskusija izvērtās par izglītības kvalitāti Latvijā un valsts attīstības perspektīvu. Studenti bija ieinteresēti uzklausīt ekspremjera redzējumu par nodokļu politiku un Starptautiskā valūtas fonda aizdevumu efektīvāku izlietojumu. Tāpat kā Prēļos, arī Rēzeknē un apkārtējo rajonu uzņēmēji piedalījās diskusijā ar Tautas partijas vadītāju. Andris Šķēle pauda pārliecību, ka valsti no krīzes spēj izvest tikai uzņēmēji ar savu darbu. Tādējādi jārada labvēlīgi apstākļi uzņēmējdarbībai, kur galvenais faktors ir paredzama valdības politika un sakārtota nodokļu sistēma. Vizītes noslēgumā notika Tautas partijas Rēzeknes, Ludzas un Balvu nodaļu tikšanās, kurā tika apspriesta partijas turpmākā darbība un runāts par tuvākajiem veicamajiem darbiem.